Emīl, vai tev ir kādreiz bijis nepieciešama palīdzība slimnīcā? Jā, protams, Ieva. Bērnu slimnīcas ārsts man ir palīdzējuši uzveikt gan rotavīrusu, gan bronhītu, gan arī palīdzējuši salikt kopā laustos kaulus, un spēļāju tas pats arī tev un arī visiem citiem Latvijas bērniem. Jā, bērnu slimnīcā tiešām strādā vislabākie bērnu ārsti, vismīļākās māsiņas, un godīgi sakot, jebkurš, kurš strādā bērnu slimnīcā, dara savu darbu ar ļoti lielu atbildību, attieksmi un, protams, arī mīlestību. Īpaši svarīgi tas ir bērniem, kuri pavada slimnīcā laiku ilgstoši, un, protams, ka arī viņu ģimenēm, kuri ārstēšanās procesa laikā iet cauri dažādām emocijām. Tāpēc šodien mēs dosimies uz bērnu slimnīcas hemato-onkoloģijas nodaļu, lai uzzinātu, kā ik viens no mums var palīdzēt. Jo mēs visi ļoti labi zinām, ka apvienojot kopā mūsu katru labu izdarīto mazo darbu, tas kopā viss summējās lielās, nozīmīgās un brīnumainās lietās. Labdien! Labdien! Mēs šobrīd atrodamies bērnu hemato-onkoloģijas nodaļā. Sakiet, lūdzu, cik daudz bērni saslimst ar ļaundabīgu audzēju un nonāk jūsu lieliskajā aprūpē? Katru gadu vidēji Latvijā saslimst ar ļaundabīgiem audzējiem ap 50 bērniem. Un šī arī ir vienīgā vieta, kur bērni var saņemt ārstēšanu ļaundabīgu audzēju gadījumā. Protams, viņi visu laiku neuzturās pie mums stacionārā, tas ārstēšanas gaita un etapi ir dažādi, un viņi secīgi mainās. Viena daļa saņem ķirurģisku ārstēšanu, tad viņi nāk pie mums, tad viņi atkal iet mājās un nāk atkal no jauna. Vai vecāki vienmēr ir līdzās bērniem šeit ārstējoties, vai lielākie bērni un vecākie parasti ārstējās vien, un cik ilgi vispār notiek šis process? Tātad vispirms atbildot uz tavu pirmo jautājumu, ir pilnīgi visiem bērniem līdz pat 18 gadiem, kur šeit pie mums ārstējās, vecākiem ir iespēja būt blakus bērnam, neskatoties uz to, vai viņam ir 14, 15 vai 18 gadi. Tā ir vecāku pašu izvēle, vecāku un ģimenes, jo citreiz vecāki, es varu teikt, gribētu būt blakus, bet tādi lieli pusauģi saka nē. Es gribu būt viens pats. Vecāki lielāko daļu akceptē šo lielo bērnu izvēli. Runājot par ārstēšanās ilgumu, tas ir ļoti atkarīgs no diagnozes, jo mēs runājam it kā par ļaundabīgu audzēju, bet tas sevī ietver ārkārtīgi atšķirīgas diagnozes ar ārkārtīgi atšķirīgu ārstēšanu, ārstēšanas režīmu. Bet kopsumā, vidēji, es varētu teikt, viss ārstēšanas posms aizņem no 9 mēnešiem līdz 1,5–2 gadiem. Bet, protams, kad to visu ārstēšanās laiku bērni un ģimenes šeit neuzturās. Lielāko daļu ārstēšanas sākumā mums vajag drusku ilgāku laiku, lai pirmkārt saprastu, kas notiek, kā ārstēšana izpaužās, kādas varbūt ir galvenās problēmas, kas mums ir jāatrisina, pirms mēs droši šo ģimeni izrakstam mājās ambulatoram etapam. Un tad pēc laiciņa atgriežās atpakaļ. Un tā tas notiek, manis minētos 9 mēnešus līdz pat 2–3 gadus. Bērni, kas šeit ir ilgstoši, ko viņi dara starplaikos? Tātad, ja tu domā katru dienu, kā ir piepildīta bērnam, kurš šeit atrodas, visbiežāk no rītiem sākās ar to, kad ir jāpamostās, māsiņas āgri jau ceļ augšā un ņem analīzes, ir jānomazgājās, jāpēd brokastis, un tad visbiežāk sākas medicīniskās procedūras. Ir jāiedzer zāles, tās, kas ir paredzētas dzeršanai caur muti. Tad bērni saņem vēnā ķīmijterapiju, ir dažādi izmeklējumi, un varbūt arī ārstēšanās etapi, kas ir ārpus mūsu slimnīcas. Tad ar mūsu slimnīcas mašīnu viņi tiek nogādāti uz to ārstniecības iestādi, kur šī izmeklēšanas vai ārstnieciskā procedūra tiek veikta. Bet, protams, katra diena nav vienāda, un ir dienas, kad ir ļoti intensīvi šie manis minētās aktivitātes, kad notiek, bet ir dienas, kad ir tukšākas. Un tāpēc pirmkārt ir iekārtota šeit spēļu istaba. Katrā no stāviem, manuprāt, labi iekārtotas spēļu istabas, lai ir gan maziem bērniem daudz ko darīt, gan arī lielajiem. Un šeit ir vēl trenažieri,
kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, jo fiziskai aktivitātei visā ārstēšanas etapā un arī pēc terapijas pabeigšanas ir ļoti liela nozīme. Un mēs visbiežāk esam dzirdējuši, ka fiziskā aktivitāte ir vajadzīga, lai mēs novērstu kaut kādas sirds asinsvadu slimības. Bet arvien vairāk ir pierādīts, ka mūsu fiziskā labbūtība ietekmē arī mūsu emocionālo labbūtību. Tas ir kā antidepresants, ir daudz labāki ārstēšanas iznākumi tiem cilvēkiem, kuri šo ļaundabīgo audzēju ārstēšanās gaitā arī ir fiziski aktīvi. Nemaz nerunājot par to, ka tas ir arī veids, kā socializēties savā starpā. Jo, ja tu sēdi viens pats savā palātā, tu domā, ka tu tāds esi viens pats, un tiešām var uzmākties diezgan pamatīgas skumjas, dusmas, bet ja tu atnāc un blakus uz trenažieru darbojās tāds pats jaunietis kā tu, droši vien, kad jūs viens otru arī šeit varat atbalstīt, neskatoties uz to, ka bēdas jums ir līdzīgas, bet kopā viņas tomēr ir mazākas bēdas. Kāda vispār ir procentuāla iespēja pieveikt šo ļaundabīgu audzēju? Ļaundabīgi audzēji savā starpā ļoti atšķirās. Bet vidēji, ja mēs visus bērnu vecuma ļaundabīgos audzējus skatāmies, tad mūsu iespējas izārstēt ir vismaz 80%. Bet ir daži audzēju veidi, kuriem tie ir 90 un vairāk procentu. Tā kā ir tiešām, mums ir labas lietas, ko teikt ģimenēm. Jūs iepriekš ieminējāties, šis ir ļoti par tēmu tieši, ko Emīls uzdev. Bet, ja, piemēram, ir kāda ļoti smaga forma audzējuma, es nezinu, piemēram, smadzenēs vai kaut vai ties pašās asinīs, un jau no paša sākuma ārsti un pat vecāki paši saprot, ka nav baigi lielā iespēja bērnam tieši, pieveikt šo audzēju. Vai vecāki teiks bērnam, vai to paturēs kā noslēpumu? Tas būs ļoti, pirmkārt, dažādi atkarībā no ģimenes. Atkarībā no bērna, no viņa vecuma, no viņa personības tipa. Ļoti dažādi. Bet jebkurā gadījumā mēs cenšamies vismaz pašā ārstēšanas sākumā saglabāt maksimāli šo cerību daļu. Bet, protams, nenoslēpjot to, kad tā izārstēšanās iespēja nav tik liela, kā mēs visi gribētu. Bet to cerību, to pozitīvo skatu mēs jebkurā gadījumā saglabājam, jo arī ārsts nav dievs. Un pat tad, ja ir tikai 10% iespēja izārstēties, mēs nezinām, varbūt tieši šis bērns būs tie 10% veiksmes stāsts. Labdien! Labdien! Spēlēties patīk, protams, ka visiem visos vecumos. Bet kā notiek spēlēšanās pie jums? Jā, tad es esmu pediatrijas spēles speciālists, un mans darbs ir palīdzēt bērniem nebaidīties slimnīcā, un mēs to darām caur spēlēm. Un to var darīt izspēlējot kādu gaidāmo medicīnisko manipulāciju, vai pēc manipulācijas izreaģēt savas emocijas, ja ir bijis kaut kas nepatīkams vai briesmīgs, jo, kā mēs zinām, tad slimnīca ir tā vieta, kur cilvēki bieži mēdz baidīties, tad mēs caur spēlēm palīdzam bērniem tieši nebaidīties. Vai spēļu terapija ir nepieciešama visiem nodaļas pacientiem? Šo spēļu terapiju mēs piedāvājam visiem nodaļas pacientiem, bet ne visiem tā ir nepieciešama, jo ir bērni vai jaunieši, kuri jau, piemēram, visu zina par visām manipulācijām, kuri apmeklē psihologu vai psihoterapeitu, un viņiem nav nepieciešams caur spēlēm tā kā uzzināt kaut ko par procedūrām, vai arī viņi ir tik drosmīgi, ka viņiem šī spēļu terapija nav nepieciešama. Šeit jums ir tā darba vieta, burtiski? Jā, tad šeit mums ir daudz un dažādi mūsu darba materiāli. Mums ir emociju kārtiņas, ar kurām
tad var vieglāk noteikt, kāda ir tā konkrētā brīža emocija. Tad, lai sagatavotos kādai konkrētai manipulācijai, tad mums ir gan fotogrāfijas, gan arī tā kā maketi, lai zinātu, kā un kas tajā procedūrā notiek. Un arī mēs skaidrojam, cik cilvēku, piemēram, ir operācijas zālē, kādas tur ir smaržas, kā tur izskatās, lai visu būtu skaidrs un zināms. Tad vēl mums ir, lai palīdzētu nebaidīties, tāda lieta kā drosmes pērles. Šī eglīte ir par to, ja bērns ir bijis slimnīcā Ziemassvētku laikā. Tad mums ir, piemēram, par katru dūrienu pienākās pērlīte vai par punkciju. Un katrai procedūrai ir sava krāsa, un tad bērni var krāt un veidot savu drosmes stāstu caur šīm pērlēm. Ko jūs no tiem gliteriem taisat? Tā kā spīdumi ir tāda bieži patīkama lieta, kas visiem patīk, tad mēs, lai veicinātu izpratni par asins analīzēm un kā tās tiek ņemtas, tad mēs arī izmantojam īstus materiālus, ko izmanto ārsti, bet mēs viņus izmantojam spēļu veidā, piemēram, taisot šādus te spīdumu asins analīzes, kuras var pēc tam arī kalpot kā veids, lai nebaidītos, tā kā, lai novērstu uzmanību no kādas procedūras. Tātad šīs visas telpas, tas galvenais mērķis ir iedrošināt bērnus un paskaidrot, ka no nekā nav jābaidās. Jā, vai arī, ja ir bailīgi, tad palīdzēt tikt galā ar šīm bailēm. Cik vispār bērnam ir daudz iespējas vadīt savu izvesaļošanās ceļu un darīt to, kas viņam dara prieku un smaidu? Jā, tātad ārstēšanos parasti nosaka medicīnas personāls un ārsti. Un tur bērnam teikšana lielākoties nav. Bet pie mums darbojoties ar spēļu terapiju, bērnam ir iespēja pašam kļūt par ārstu un ārstēt kādu rotaļlietu vai kādu mantu. Un tur viņam ir šī iespēja, kad viņš var izvēlēties visu, ko darīt un vadīt šo terapijas procesu, taisīt operācijas vai izpētīt visus iekšējos orgānus vai darīt pilnīgi jebko, kad viņš pats iejūtas šajā ārsta tēlā. Tāpēc tas var būt kā veids, kas palīdz tikt galā ar spriedzi un tādām sarežģītākām emocijām, atrodoties slimnīcā. Un, protams, arī viena no lietām, ko mēs darām, ir uzlabot garstāvokli, atrodoties ārstēšanas procesā. Pie jums šeit nāk pacienti, ģimenes un visi pārējie, lai aprunātos par to, kas sāp, kas satrauc un no kā baidās. Kā vispār caur šīm sarunām nonāk pie tās pieņemšanas par saslimšanu? Šis ir labs jautājums, jā, jo vecāki, kas ir mana galvenā auditorija, ar bērniem es runāju mazāk, jo bērniem vajag vecākus, bērniem nevajag speciālistus, viņiem vajag, jo mazāk ir šo speciālistu, viņi jūtās drošāk. Vecāki ir tie, kam, teiksim, es kā kapelāns, mēs psihologi sniedz atbalstu. Un tā pieņemšana, tas ir tāds ceļojums, tas ir tāds garš process. Un skaidrs, ka sākumā tas ir šoks, noliegums, viss tās fāzes, kam iziet cauri kaulēšanās un diņģēšanās, un tad nāk depresija. Tas ir līdzīgi kā jebkura veida zaudējumam. Tas ir veselības zaudējums, tas ir būtiska daļa no mūsu identitātes, un tā pieņemšana nāk lēnām. Bet atkarībā no ģimenes inteliģences, no pieredzes, no sociālās tādas drošības, katra ģimene to pieņem citā veidā un citā laikā. Ir ģimenes, kuras līdz beidzamam atsakās tā kā īsti skatīties acīs šai situācijai, bet laikam ir tā, jā, tie, kuri sadarbojas gan ar ārstēšanu, gan ar šo emocionālo pieņemšanu, viņiem veids labāk, jo viņi vairāk kultivē tādu uzticēšanos, tādu pozitīvu atmosfēru, noskaņojumu, un tas viss ir tā
produktīvāk un tiešām vērtīgāk visa tā ieguldīšanās ir. Kādas vispār ir visbiežākās emocijas saistībā tieši ar šīm sarunām? Sarunas ar vecākiem, viņas notiek ļoti dažādās fāzēs, dažādos noskaņojumos, un emocijas ir dažādas. Man īstenībā gribās sākt ar to otru galu. Skaidrs, ka mēs zinām, ka tas ir šoks, noliegums, bailes, izmisums, to mēs varam iedomāties. Bet ir tādas ģimenes, kuras kādreiz ir tikko, viņi ir tā kā ienākuši nesen nodaļā, viņi saprot, kur viņas nonākuši, ka te ir visi traki un slikti, bet viņi ierauga citas ģimenes, un viņi smējās, un viņi smaida, un viņi taisa mazas tur, nezinu, ballītes vai ēdienas garšīgas, un likās, viss ir kārtībā, es kaut ko neesmu pārpratis, kāpēc te vecāki smaida, kā var smaidīt tādā situācijā, kur bērnam ir tik smaga diagnoze, bet tā laikam ir tā cilvēcība, ka cilvēks kaut kādā brīdī vienkārši piemērojās, pieskaņojās, un viņš mēģina izmantot to, ka šeit ir forši, te ir jaunas, smuks, tīras telpas, forši personāls, mums ir vēl uzturs speciālists, kurš taisa garšīgus ēdienus, tā kā tieši tas arī iepriekš, ko mēs runājam par to, tie vecāki, kuri sadarbojās un pieņem, viņi no tā visa beigās iegūst, lai kā tas izklausās kā muļķīgi vai absurdi, bet tā ir, ka caur šo pārbaudījumu daudzas ģimenes aug un viņas gan, es teiktu, vairāk garīgi un emocionāli viņas iegūst, jo tas pārbaudījums to ģimeni satracina, satrigerē un sašūpo, un tad viņi kaut kā saliedējās un sagrupējās, un tad tā jaunā līmenī nokļūst caur to pārbaudījumu. Tātad jūs sakat, ka, ja, piemēram, ātrāk šo visu pieņem, tad šis viss ārstēšanās process būs vieglāks un tāds patīkamāks? Es domāju, klīniski jau nekas īsti nemainās. Protams, kad ir ģimenes, kuras pretojās, kuras negrib to. Dušiem, ka iepriekš jau ārsts stāstīja, ka negrib asins pārliešanu, negrib to, tad ir jāskaidro, un tas prasa laiku. Bet kādi varianti? Ir varianti, kad atsakās no ārstēšanās, un arī tas ir mūsu darbs, kā atbalsta personālam, tad ir ģimenei teikt, klausoties, šitas nebūs labi, jūs atsakaties, jums liekas, ka ķimioterapija ir pārāk kaitīga, bet tas ir vienīgais veids, kā to ārstēt. Jā, tā kā tas kādreiz paņem papildus laiku, tāda nesadarbīga tā attieksme. Tas ir tā tīri praktiski, bet emocionālā ziņā tas katram ir tas ceļojums ir savs. Man ir bijusi arī viena ģimene, kur tēvs saka, mums tagad ir gads ir norakstīts. Man liekas, ko nozīmē norakstīts gads? Viņam tas liekas, tas ir jāpārcieš, jāiztur, pēc gada iziesim laukā. Īstenībā tās ģimenes, kuras tam pieiet tā apzināti, ka viņi izdzīvo arī tās sāpes, tās ciešanas, tos grūtības. Viņi iziet laukā citā līmenī, un viņi paši to ir atzinuši. Skaidrs, ka to nevar teikt, tad, kad cilvēks atnāk, to pēc tam būs foršāk. Nebūs foršāk, bet ja viņš tam pieiet tā, ka viņš tam piedod nozīmi, tā ģimene, ka pēc tam mēs raugamies uz lietām savādāk, ka mēs novērtējam ikdienu savādāk. Mazās lietas ir nesvarīgas, ir svarīgas lielās lietas, un cilvēks beigās iegūst, tā ģimene iegūst to, ka viņš spēja novērtēt veselību, dzīvību, draugus. Tā ir tā vērtība, tā pievienotā vērtība, ko man ģimenes teikuši, ka tagad es skatos savādāk uz lietām, bet diemžēl neviens jau neizvēlēto slimību, ja viņam teiktu, vai tu negribētu gadījumā šo iespēju. Kā vēl vispār sabiedrība var iesaistīties un palīdzēt šādiem bērniem? Viens veids, ko tiešām katrs vesels cilvēks, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu, var darīt, ir iet un nodot asins, jeb ziedot asins, jeb būt donors. Jo tas tiešām ir, asins produkti ir tas, ko neviena farmācijas kompānija pasaulē vēl nav iemācījusies radīt. Tas ir tikai no cilvēkiem donoriem pieejams, un tas bērniem tiek izmantots ļoti bieži, tāpēc, ka biežākais bērnu vecuma ļaundabīgais audzējs ir leikēmijas, un vismaz ārstēšanas sākumā šiem bērniem ir nepieciešams ļoti daudz asins produktu pārliešanas. Un viņi savādāk nekā nevar dabūt šo ļoti savai veselībai un dzīvībai svarīgo produktu, kā tikai no donoriem. Līdz ar to es tiešām varu aicināt katru veselu cilvēku, kurš
jūt, ka viņš vēlas kaut ko no sevis dot arī citiem cilvēkiem, ieiet Valsts asins donoru centra mājaslapā, paskatīties, vai viņa veselības stāvoklis atļauj būt par donoru, paskatīties, kādi ir noteikumi un iet un nodot šīs asins. Jo tā sajūta pēc asins donācijas ir tiešām, manuprāt, arī katram pašam ļoti, ļoti dziedējoša. Mīļš jums paldies, tiešām jūs darat vienkārši milzīgu un fantastisku darbu, tāpēc paldies. Paldies jums par interesi, jaunieši. Jā.